Šis produkts var kļūt par Latvijas zīmolu visā pasaulē. Savu izgudrojumu zobu suku liela komersants Normons Lazdiņš. Zobu suku savulaik atzinīgi novērtējusi arī Latvijas Zinātņu akadēmija un patentu valde, godalgojot to kā vienu no labākajiem nacionālajiem izgudrojumiem. Taču pagaidām ar to arī viss beidzies. Tāpēc amatieris izgudrotājs piedalās telekompānijas LNT un kompānijas G-Money rīkotajā zelta ideju konkursā. Kā zināms, Latvijas ideju realizācijā ir atvēlēti 20 miljoni latu. Plašāk par iespējamo nākotnes veiksmes stāstu Danas Albrehtas sižetā. Izgudrot jau var daudz, bet kaut ko dzīvē jāievieš. Ja neievieš dzīvē, tad tā jēgas nav tam izgudrojumam. Normandam Lazdiņam ar dažādiem izgudrojumiem pierakstīt pilnu kladi, bet tā pamatīgi pagaidām tiek strādāts pie viena. Zobu suka kompleksai zobu tīrīšanai ir pirmais izgudrotāja Latvijas patents. Kopš ideja kādā negulētas nakts manumā Normunda aplēmojas pagājuši tieši 4 gadi. Agrāk, kad bija deficīta laiki, tad es mācēju to deficītu dabūt un notirgot. Tagad pat cik tā deficīta nav, man vajadzēja izgudrot viņu pašam. Izpētot zobu suku patentus visā pasaulē, secināts, ka neviens izgudrotājs neko tam līdzīgi nav radījis. Jauna izgudrotā zobu sukas lietošana ir gaužām vienkārši. Vāziņš ar plastmasas caurulī tiek iegremdēts tubiņā un zobu pasta izslīd tieši uz zobu sukas. Turklāt šajā zobu sukā savienojas vismaz 6 līdz 9 atsevišķas nopērkams lietas – zobu suka, zobu pasta, glāzīte, futlārs, zobu dieka, zobu bakstāmie, arī fluoru tablets, košļājumās gumijas, pat prezervatīvi. Tā kā tagad pārdodās līmītes, tās, ko mēs plēšam nost, ātrās līmes, tāpat viņš varēs noplēst zobu diegu, vai nu prezervatīvus, vai nu bērniem ftora tablets vai orbītu, un uzlikt sev virsū. Viņš sakomplektē pats sev komplektu pēc savas gribas, tā kā Lego. Izgudrojumam ir izveidots prototips, tas izmēģināts reālos apstākļos, izveidot 3-dimensiju grafiku, uzņemts videoklips, izveidot internetu mājaslapu, bet no investora pagaidām nevēsts. Tas ir vienīgais šķērslis, lai izgudrojums nonāktu veikalu plauktos. Sākumā vietējā tirgū, tad iespējams plašajā pasaulē. Izskaitļots, ka pilotu partijas tas ir 300 000 komplekso zobu suku saražošanai, nepieciešams 500 000 latu. Šādas te taisu un dodu cilvēkiem, lai man palīdz tauta. Tās nav dolāru banknotes, bet gan imitācija saudabīgs 25 000 latu čeks. Tieši tik lielu summu Normonds sola starpniekam, kas sadabūs reālu investoru. Ko tu saki par tēti izgudrojumu? Viņiem skolā jau draugi saka, nu kad būs, mums vajag. Un iespējams arī būs. G-Money eksperti Ilze Jurkāna atzīst, ka šis produkts būtu ļoti pieprasīts tirgu, ja to realizētu dzīvēm. Viņš šo ērto izgudrojumu redz katrā mājā, lietošanai ikdienā, gan arī līdzņemšanai ceļojot. Viņas prāt zobu suku izmantot viesnīcas, slimnīcas, avio kompānijas, pielietojums būtu plašs. Šonedēļ Eiropas Savienība vienā ziņojumā rakstīja, ka Latvija ir atpaliek ļoti no daudzām Eiropas Savienības valstīm arī inovācijām. Tāpēc mūsu tā ideja, Latvijas ideja ir tik ļoti svarīga, jo šī ir nozare, inovācijas, kas mums ir ļoti, ļoti jāveicina. Normons Lazdiņš ir pārliecināts, ka viņa izgudrojums varētu kļūt par Latvijas zīmolu, gluži kā melnais balzāms, šprotus vai citas mūsu eksporta preces. Dana Albrehtas, LNT. Jā, patiešām interesants izgudrojums.